Jā, tad es varbūt savas lekcijas ievadā tā pavisam īsi par sevi. Tad es esmu beigusi fakultāti pirms jau vairāk kā 10 gadiem, un praktiski kopš absolvēšanas esmu strādājis šajā veterināru medicīnas fakultātē kā lektors, sākotnēji pasniedzot klīnisko diagnostiku un vēlāk zirgu iekšķīgās slimības. Un kopš 2013. gadā mums tika atklāta zirgu jaunā klīnika. Esmu strādājis šeit arī par veterinārārstu galvenokārt terapijas jomā, un manas lielākās intereses ir zirgu elpošanas, gremošanas un sirds slimības. Sākot mums lekcija par to, kāpēc zirgi klepo un kas ir zirgu astma, bet lai varbūt labāk saprastu, kā par šīm slimībām, es gribu nedaudz izstāstīt par to, kā zirgi, un tieši zirgu elpceļi atšķiras no cilvēku. Un pirmā un galvenā īpatnība ir tā, ka zirgi var elpot tikai caur degunu. Ja jūs, tas notiek tāpēc, ka zirgu mutes dobums un elpceļi nav savienoti. Ja jūs iedomājaties, ka jūs skrienat garu distanci vai vingrojat sporta zālē vai vienalga darat vienkārši kādu darbu, un jums ir visu laiku jāvelk gaiss, jāelpo caur degunu, patiesībā tas nemaz nav tik vienkārši. Un neskatoties uz to, ka zirgiem šis fizioloģiski tā ir iekārtots, ka viņi citādāk nevar, elpceļi patiesībā ir diezgan komplicēti, ja īpaši augšējie, kas ir gari un šauri, un gaisa pārvietošana caur tiem nemaz nav tik viegla. Otra būtiskā atšķirība ir tā, ka zirgiem proporcionāli ir daudz lielāka muskuļu masa, respektīvi zirgam, tie ir apmēram 60% no viņa ķermeņa. Un salīdzinoši cilvēkiem, tādam atlētiskam cilvēkam, tie ir apmēram 30 līdz 40% no viņa ķermeņa svara. Kā tas ietekmē elpošanas sistēmu? Muskuļi ir tie, kas patērē visvairāk skābekla slodzes laikā, un, respektīvi, jo vairāk ir šie muskuļi, jo lielāks ir skābekļa patēriņš. Un tas savukārt ir elpošanas sistēmas funkcijas pamatā nodrošināt skābekli. Nākošā īpatnība ir tā, ka zirgi lēkšu gaitā elpo sinhroni ar kustībām, respektīvi katrs lēksis ir viena elpošanas kustība, kas nozīmē to, ka zirgam, ja viņam trūks pie slodzes skābeklis, viņš nevar pelpot ātrāk, lai uzņemtu lielāku skābekļa daudzumu nekā viņš lēkšo. Nedaudz priekšrocība šajā ziņā ir rikšotājiem, jo rikšotājiem tas ātrums ir arī ļoti liels, bet ja viņiem pie tādas maksimālas slodzes, piemēram, trūks skābeklis, viņi var paspēt ieelpot pat vēl vairāk uztaisīt papildus ielpas, bet zirgi, piemēram, kad viņi citu disciplīnu zirgi, viņi to nevar izdarīt. Apjoms, ko zirgi elpo, ir ārkārtīgi liels. Tas ir pie tādas maksimālas slodzes, tie ir 12 litri katrā ielpā. Un, ja mēs runājam par maksimālu slodzi, tad ar to parasti saprot šos te auļotājus, kas gan, mūsu reģionā nav pārāk populāri, lai neteikt, ka nav populāri nemaz, bet patiesībā arī tiem zirgiem, kas veic to slodzi, ko mēs saprotam kā slodzi, jo daudz šī elpošanas sistēma neatpaliek. Un jo ātrāk zirgs pārvietojās, jo attiecīgi viņš ātrāk elpo, un arī jo lielāks gaisa apjoms viņam ir jāieelpo. Un te seko tad nākošā
atšķirība, ka zirgi pie slodzes, viņiem ir nepieciešams 40 reizes vairāk skābeklis nekā miera stāvoklī. Un atkal, ja mēs salīdzinām ar cilvēkiem, sportistiem, tad viņiem šis te patēriņš ir tikai 6 līdz 8 reizes lielāks nekā miera stāvoklī. Tad tā elpošanas sistēmai ir starp mieru un slodzi ļoti liela atšķirība. Lai nodrošinātu šo te skābekļa respektīvi daudzumu, ir arī priekš tā ir nepieciešama asinsrite, jo ko savukārt nodrošina sirds un asinsrites sistēma. Un tad, lai paspētu visu šo skābekli no plaušām pārnest asinīs, ir arī jābūt ļoti labai asinsritei, un tā rezultātā šis te spiediens, asins spiediens plaušās ir ļoti augsts pie slodzes. Un zirgam elpošanas sistēmu nevar uztrenēt. Ko tas nozīmē? Ka, ja zirgiem ir lielas, spēcīgas sirdis, kas var pielāgoties, kas uztrenējās pie slodzes, respektīvi muskulis paliek stiprāks, viņš var ātrāk pielāgoties, pātrinot sirdsdarbību, lai uzturētu lielāku šo te ātrāku asins plūsmu pie slodzes. Bet elpošanas sistēma savā ziņā šo te limitē ar to, ka viņa nevar apmainīt vairāk skābekli, nekā viņa var. Un, respektīvi, tas ir tāds tā kā ierobežojošais faktors. Zirgi, saliekot visu šo kopā, mēs saprotam to, ka zirgi ir ļoti liela atšķirība starp mieru un slodzi. Un tā atšķirība ir tieši tik liela, ka zirgiem miera stāvoklī izmanto tikai 10% no savu plaušu spējām. Respektīvi, viņi elpo, varētu teikt, ar 10% plaušu. Kamēr pie slodzes viņi izmanto visus 100%. Un kā tas attiecās uz elpošanas ceļu slimībām, ir tas, ka kaut kāds ļoti neliels process elpošanas sistēmā, neliels iekaisums, neliela obstrukcija, kas vispār neietekmē zirgam nekā pie miera stāvoklī, var ļoti būtiski traucēt šo te gāzu apmaiņu, ar ko mēs saprotam skābekļu uzņemšanu un ogliskābās gāzes izvadīšanu pie slodzes. Lai saprastu tālāko lekcijas aspektu, es gribētu izstāstīt nedaudz arī par zirga elpošanas ceļu anatomiju, respektīvi no kā sastāv zirga elpošanas ceļi. Un pamatā mēs viņus iedalām divos - augšējos un apakšējos elpceļos. Un arī slimības tiek iedalīts augšējo un apakšējo elpceļu slimības. Un kas pieder pie augšējiem elpceļiem? Tad tas sākās ar nāsīm, caur kurām gaisu ielpo. Tad ir deguna ejas, kas iet no nāsīm līdz balsenei. Un šīs ejas, vēlāk būs arī endoskopijas video, var redzēt, viņas ir diezgan šauras, garas ejas, caur kurām tad iedomājieties, ka pie slodzes 12 litri vienā ielpā ir jāievelk caur šīm deguna šaurajām ejām. Pie elpošanas sistēmas mēs pieskaitam arī sinusus un tad tādu unikālu struktūru kā gaisa maisus. Kāpēc unikālu? Jo šī struktūra ir tikai putniem un zirgiem. Putniem arī tā ir nedaudz atšķirīgas funkcijas nekā zirgiem. Kas ir gaisa maiss? Tas ir tāds dobums, kas savieno rīkli ar vidussausi. Un to jūs redzat otrajā attēlā, tas iezīmētais ar dzeltenu.
man gribētos teikt, viņš ir nedaudz lielāks iezīmēts nekā viņi ir reālajā dzīvē, bet tur atrodas gaisa maisi. Un caur šiem gaisa maisiem iet ļoti dzīvībai svarīgas struktūras. Tur caur viņiem iet daudzi galvas nervi, un caur viņiem iet arī iekšējā un ārējā miega artērija. Un tiek uzskatīts, ka viena no gaisa maisu funkcijām ir tā, ka pirmkārt viņi izlīdzina spiedienu starp rīklu un vidusausi, tāpēc, lai zirgam neaizkristu ausis. Un otrs ir, ka tiek uzskatīts, ka viņi šajos, tā kā tur arī ieplūst ieelpotais gaiss, ka tiek atvēsināts asinis, kas pa miega artērijām pieplūst tālāk uz galvu smadzenēm. Respektīvi, lai smadzenes nepārkarst, kas ir īpaši svarīgi pie lielas slodzes. Gaisa maisi ar šo savu vidi ir ļoti labvēlīga vieta, diemžēl, arī baktēriju un sēnīšu augšanai, un tā ir viena no vietām, kur potenciāli var attīstīties infekcijas. Tad ir cietās un mīkstās augstlejas, kas zirgiem ir atšķirīgas, ļoti garas mīkstās augstlejas, bet ko tas tā kā nozīmē, ja es jums teicu, ka zirgi var elpot tikai caur degunu, tad tieši tas ir tāpēc, ka pateicoties šīm te augstlejām, kuras noslēdz ieeju trahejā rīšanas laikā, respektīvi, un nodrošina to, ka gaiss savukārt plūst tikai no tālāk pa deguna ejām un neiet caur mutes dobumu. Balsene, nākošā struktūra ir balsene, ko jūs redzat attēlā, kas atrodas tad starp deguna ejām, mutes dobumu un traheju, noslēdz ieeju uz traheju. Arī ir ļoti svarīga iesaistīta elpošanas sistēmas darbībā, un arī balsenes slimības ļoti būtiski ietekmē zirga elpošanas funkciju un ir saistīts ar gan klepu, gan apgrūtinātu elpošanu. Un tad pie augšējiem elpceļiem mēs nosacīti pieskaitam arī traheju. Apakšējos elpceļi savukārt sākās ar trahejas sadalīšanās vietu, kur tālāk sako bronhi. To var redzēt šajā te pirmajā attēlā, ja tā ir trahejas sadalīšanās vieta, jeb medicīniski saukt par bifurkāciju. Un no turienes tālāk aiziet bronhi, un viņas aiziet no lielākiem uz aizvien mazākiem bronhiem, un sadalās šis te veidot to bronhu koku. Kāpēc viņu sauc par koku? Viņš ir kā zari, kas no lielākiem aiziet aizvien mazākos, ja pavisam mazos sauc par bronhiolām, un nobeidzās ar alveolām. Un alveolas ir apmēram 10 miljonu alveoli ir plaušās, kas ir ļoti svarīga vieta, jo tieši alveolas ir tās, kur notiek gāzu apmaiņa. Respektīvi, tieši tur ir jānonāk šīm ieelpotiem gaisam ar skābekli, un tur viņš tiek nodots caur respektīvi uz asinīm un aiznest tālāk uz visu ķermeni. Tik daudz par ievadam par zirga elpošanas sistēmas uzbūvi un īpatnībām. Kāds tam visam ir sakars ar klepu? Varbūt ir 2 nelieli video ar klepu, bet es ticu, ka katrs no jums ir redzējis, dzirdējis zirgus klepojam. Un jūs zināt, ka klepus var izskatīties ļoti atšķirīgs. Viņš var būt atšķirīgās laikos, viņš var būt pie slodzes, viņš var būt ēdot, viņš var būt boksā un viņš var būt aplokā. Un starp citu, klepums zirgam arī ir tāda, varētu teikt, nosacīta īpatnība atšķirībā no cilvēkiem, ka zirgi klepo
ļoti neregulāri. Viņi var vienu dienu klepot un vienu neklepot. Viņi var vienu dienu klepot tik pa stundai un vienu dienu klepot 10 reizes noklapoties un vairāk neklepot, respektīvi viņiem nav šī te cilvēkiem raksturīgā regularitāte. Mēs skatāmies, kā zirgi klepot. Citreiz ir sajūta, ka viņš ir sakairināts, vai viņam gribās kaut ko izklapot ārā, kas bieži ir kāds eksudāts. Var redzēt, ka šim zirgam paralēli klepum ir arī apgrūtināta elpošana, tad pātrināta, nedaudz apgrūtināta elpošana. Okay. Vai ir normāli, ka zirgi klepo? Atbilde ir viennozīmīgi nē. Ja zirgs klepo vairāk nekā vienu reizi, un tad šis klepus pilnīgi noteikti norāda uz to, ka ir elpceļu saslimšana. Respektīvi, ja katrs, protams, var noklapoties vienu atsevišķu reizi, ja kaut ko ieelpojot, bet ja šī atsevišķā reize ir, piemērs, ja zirgi, kas ieejot manēžā, ir putekļai, katru reizi, sākot treniņu, pāris reizes ieklapojās. Un pastāv tāds mīts, ka mēs sakam, ka viņi ir, tas ir dēļ sausa pamata vai putekļaina pamata. Ja tas notiek vienu reizi, iespējams, ka šajā reizē zirgs tiešām ir kaut kā ierāvis šos te putekļus elpceļos, un viņš viņus vienkārši izklapo, lai no viņiem atbrīvotos. Bet ja tas zirgs katru reizi, ieejot manēžā, jā, tur ir putekļains pamats, bet viņš katru reizi klepo, tad mēs esam diezgan droši, ka šim zirgam ir elpceļu saslimšana. Jo zirgam klepot, tas nav normāli. Kāpēc zirgi klepo? Kas vispār nodrošina to, ka tas gan mēs, gan cilvēki, gan jebkurš dzīvnieks, gan arī zirgiem, kas nodrošina patiesībā to, ka mēs visu laiku arī neklapojam un ka viss tas, ko mēs ieelpojam, mums nenonāk plaušās un tur nepaliek, tas ir dabīgas, iedzimtas organisma imunitāte, jeb aizsargspējas, kuras, jo, kā jūs zināt, ka visā apkārtējā gaisā ir ārkārtīgi daudz mikrobi un putekļi, vīrusi, bet nav tā, ka viss tas, ko mēs ieelpojam, mums paliek elpceļos. Un šos elpceļu attīrīšanu nodrošina tā saucamais mukociliārais klirens aparāts, skan ļoti sarežģīti, bet patiesībā to veido epitēlija šūnas, kas izklāja mūsu elpceļu un arī zirgu elpceļu gļotādu. Un starp šīs epitēlijas šūnas ir, jūs redzat, augšējā attēlā ir viena epitēlija šūna. Man liekas, ka tā ir viena no skaistākajām šūnām organismā, jo viņai ir tā saucamās skropstiņas, jeb matiņi, un tāpēc viņas arī sauc par skropstiņu epitēlijiem. Un kāda ir šo matiņu funkcija? Viņi darbojās kā tādas slotas, viņiem ir viņi stāv viens otram cieši blakus, viņiem ir koordinētas kustības, un viņi šīs te kustības ir tikai ārā no elpceļiem, respektīvi viņi izslauka ārā mikrobus, baktērijas, vīrus, sīkās daļiņas ārā no elpceļiem. Un viņiem palīdz šūnas, kas producē šķidrumu, arī gļotas, kuras mitrina šos elpceļus, un tad šīm te bārkstiņām, šīm te skropstiņām ir vieglāk šo te saturu iztīrīt.
Tur ir arī papildus šajās gļotās, arī, ko producē sunas, arī gan tās baktērijas ieķerās, un viņas, ja tiek tā kā notvērtas un izlaucītas ārā. Arī pie šī mehānisma tām pašām skropstiņa epitēlijas izdala arī tādas vielas, kā piemēram slāpekļa oksīdu, kas arī nogalina baktērijas. Ja? Tā kā viss šis mehānisms darbojās kopā. Kas notiek pie, kāpēc tad rodās klepus? Klepus rodās būtībā iekaisuma rezultātā. Respektīvi, jebkurš process, kurš šo mehānismu bojā, var izraisīt klepu. Un par tiem procesiem, kas tas ir, kas bojā, tie varbūt gan baktērijas, vīrusi, kas īpaši vīrusiem ir tendence, piemēram, tieši bojāt šos te skropstiņu epitēliju. Un tāpēc, piemēram, kāpēc cilvēkiem pazūd garša vai smarža, jo vīrusi bojā epitēliju, un tikai tad, kad viņš atkal atjaunojās, tad mēs viņu sajūtam. Kas ir, kādi, varbūt cēloņi klepumi, kas var bojāt mūsu elpceļus un zirgu? Tie var būt gan infekciozi un gan neinfekciozi. Respektīvi, pie infekcijām mēs pieskaitām tos, kas izraisa, kas ir vīrusi. Zirgiem joprojām biežākie elpceļu vīrusi, kas izraisa klepu, ir gripa un rinopneimonija. Tās var būt baktērijas. Pie biežākajām baktērijām, ko mēs atrodam zirgu elpceļos, ir streptokoki, bet ir arī ļoti, ļoti daudzas citas. Tās var būt sēnītes. Sēnītēm patīk dzīvot elpceļos, un īpaši viņām patīk gaisa maisi, ja viņām izdodās tur iekļūt. Viņas var izraisīt slimību, ko sauc par gaisa maisa mikozi, kurai viena no pazīmēm arī var būt klepus. Un tad visi šie aģenti kopā vai atsevišķi var bojāt veselos audus, viņi palielina gļotu daudzumu, palielina iekaisuma šūnu skaitu un pavājina šo elpceļu spēju attīrīties. Bet bez infekcioziem aģentiem varbūt, respektīvi bez tādām akūtām infekcijas slimībām var būt arī neinfekciozi, kas ir apkārtējās vides ierosināts klepus, un kas izraisa alerģisku, ja varētu teikt, tā kā neinficētu iekaisumu, bet cēloņi viņam savā ziņā ir tā paši, kas ir organisma reakcija uz ieelpotiem organiskiem lietām, kā putekļiem, pelējumiem, sēnīšu sporām, un kas lielākoties atrodas sienā un pakaišos. Un savukārt, tad, kad zirgus skar šāds it kā alerģisks iekaisums, kuram nav bakteriāls izcelsme, bet elpceļu imunitāte ir novājināta, un šeit var sākt dzīvot vieglāk, uzsākt savu dzīvi, savukārt baktērijas un sēnītes. Kas ir vēl tāda būtiska lieta pie klepus, ir tā, ka organismam saglabājās jūtība pret šiem te uzņemtajiem pārslimotajiem, piemēram, ja zirgam ir bijis bakteriāls bronhīts, viņš tiek ārstēts, teiksim, ar antibiotikām, ar varbūt vēl kaut kādām zālēm, un tiek izārstēts, baktērijas tiek nogalinātas, bet zirgiem šī jutība paliek vēl ilgstoši, un jo smagāka slimība, jo ilgāk šī jutība saglabājas. Līdzīgi tā ir pie alerģijas, ja mēs runāsim par astmu, kas ir galvenokārt šis tie alerģiskie rakstura iekaisuma, ka
tā negatīvā puse ir tā, ka tad, kad tiek novērsti visi apkārtējās vides faktori, un alerģija, varētu teikt, ir izārstēta, iekaisums ir izārstēts, bet nevar izārstēt to, ka elpceļi paliek gatavi reaģēt uz jebkuru vismazāko ierosinātāju, un viņi reaģē ar visu. Respektīvi, uz sīku putekli viņiem ir tāda kā neadekvāta reakcija. Un tas ir tas, kas paliek un ko īsti nevar izārstēt. Ko darīt, ja zirgs sāk klepot? Laikam pirmais, es teiktu, ir jāizmēra temperatūra, lai mēs saprastu, vai tās varētu būt kāda infekcija, vai tas ir neinfekcioza rakstura klepus. Un zirgiem normāla temperatūra ir līdz 38 grādiem. Temperatūru var izmērīt, ieliekot zirgam termometru anālajā atverē, un izmantot var jebkuru cilvēkiem vai dzīvniekiem pieejamo termometru. Ar visiem var izmērīt zirgam temperatūru. Noteikti vajag atcerēties to, ka temperatūru, ja, teiksim, jūs ejat ar zirgu jāt, un viņš sāk treniņā klepot, cilvēki atnāk atpakaļ uz stālu un metās mērīt temperatūru, un tad viņa ir visdrīzāk ļoti augsta. Bet tāpēc temperatūru vajag mērīt vismaz stundu, pat vislabāk 2 stundas pēc slodzes, jo ir normāli, ka zirgam ir augstāka temperatūra pēc slodzes. Tātad, ja temperatūra ir zem 38 grādiem, tad visdrīzāk šis nav virusāla saslimšana, visdrīzāk šī nav akūta bakteriāla infekcija. Un tad ir lietas, ko var darīt, jau pats sāk darīt mājās, un pirmais no tām ir uzlabot apkārtējās vides apstākļus. Es tagad nerunāšu uzreiz par viņiem, jo mēs par viņiem runāsim pie astmas, bet tas ir tāds pirmais solis, kas ir jādara pie jebkura klepus. Tad var dot piedevas elpceļu funkcijas uzlabošanai, kas pārsvarā ir veidots no dažādiem augu maisījumiem, kas veicina atklepošanu, atvieglo elpošanu un mazina kairinājumu elpceļos. Un, ja ir grūti pateikt, jūs jautāsiet, kurā brīdī ir jāvēršās pie veterinārā ārsta, tur nav varbūt tāds likums, bet parasti kaut kāds vienkārši nenozīmīgs, neliels iekaisums pāriet nedēļas līdz 2 nedēļu laikā. Ja jūs uzsākot ārstēšanu pašu spēkiem, jūtat, ka kleps paliek stiprāks, vai arī viņš saglabājās vienā līmenī ilgāk kā 10 dienas, 2 nedēļas, es droši vien ieteiktu konsultēties par tālāko rīcību ar veterinārā ārstu. Citādāk ir situācija, ja temperatūra ir paaugstināta, un jā, šeit ir rakstīts 38 grādi, bet atkal kaut kādas variācijas ir temperatūrā, katram zirgam ir individuāli. Ir zirgi, kuriem vienmēr būs temperatūra 38, un tādiem zirgiem ja viņam tagad pie kleps būs 38, tas nenozīmē, ka viņam sākusies ir infekcija, bet kopumā, jā, ja temperatūra ir virs 38, droši vien būtu jākonsultējas ar veterinārā ārstu, un kā tālāk rīkoties. Un te ir būtiski arī, lai saprastu, kas ir tas ierosinātais, ir būtiski zināt, vai stālī ir vienlaicīgi arī citi saslimušie zirgi. Jo kas ir raksturīgi īpaši vīrusiem, ka viņiem ir īs inkubācijas laiks, un parasti šie zirgi saslimst ātri vairāki zirgi. Un, jo sevišķi, ja ir citi saslimušie zirgi, noteikti vajadzētu vismaz par to paziņot kādam veterinārārstam, lai saprastu, kāda būs tālākā rīcība un kāds būs ārstēšanas plāns. Klepu mēs nevaram nodalīt no astmas, un atkal
kas ir katrs, kam ir darīšana ar zirgiem, kas ir saskāries, kam ir zirgi, kas ir saskāries ar zirgiem, droši vien ir redzējis šādu apgrūtinātu elpošanu, ko mēs redzam gan ar vēdera kustībām, gan ar nāsu kustībām, gan tas var būt klepus, kas visi liecina, ka zirgam ir apgrūtināta elpošana. Un šīs te slimības ir zināmas jau daudz senāk nekā mēs domājam, kuras joprojām tautas valodā vai sarunvalodā tiek sauktas dažādos nosaukumos, gan par emfizēmu, dusuli, baušļaku, hops, COPD, un ir vēl droši vien kāds nosaukums, ko es neesmu nosaukusi, bet nedaudz paskatoties uz zirgu astmas un zirgu vēsturi kā tādu, ja mēs zinām, ka zirgi pirmo reizi tika pieradināti Eirāzijas stepēs apmēram pirms 3500 gadus pirms mūsu ēras, apmēram 2000 gadus pirms mūsu ēras viņus sāk izmantot kā transporta līdzekli, un pirmo reizi dusulis ir pieminējis Aristoteles, kurš dzīvoja 350 gadus pirms mūsu ēras, tad vairāk kā 2000 gadus atpakaļ. Un ko rakstīja Aristoteles? Ka zirgi ganībās ir brīvi no slimības, skaidrs un vienkāršs veids, kā izārstēt zirgu. Un tālāk Aristoteles apraksta, viņš ir domājis, ka šī ir sirds slimība, bet man šķiet ārkārtīgi interesanti tas, ka jau tik sen tika saprasts, ka zirgiem, ka izlaižot zirgu ganībā, šī slimība pāriet. Un vēlāk jau mūsu ērā tā slimība tiek vairāk pētīta, viņai mainās dažādi nosaukumi. Apmēram 1970. gadā tā tika ļoti plaši lietots jēdziens HOPS, kas nozīmē hronisku obstruktīvu plaušu slimību, kas arī nāk no cilvēku medicīnas, bet cilvēkiem tā ir slimība, ko izraisa smēķēšana, un atšķirībā no zirgu astmas šī slimība nav atgriezeniska, respektīvi šiem cilvēkiem ar elpceļu obstrukciju, jeb sašaurināšanās ir neatgriezeniska. Vēlāk tie nosaukumi ir daudz mainījušies, citur joprojām tika lietots šis te HOPS, tad tika izmantot termini kā periodiska elpceļu obstrukcija, vieglāka forma saukta par elpceļu iekaisumu slimību. Līdz 2015. gadā zirgu ārsti sadarbībā ar cilvēku ārstiem vienojās, ka turpmāk šo slimību varētu saukt par zirgu astmas sindromu. Un kāpēc tas līdz tam nonāca? Ir pirmkārt, jo šai slimībai ir ļoti pārsteidzoša līdzības ar cilvēku astmu. Cēloņi ir vienādi, tā ir saskarsme ar organiskiem putekļiem, kā arī cilvēkiem astma, līdzīgi kā arī zirgiem, tas var būt gan ģenētiski pārmantota, gan sākties īpaši mazā vecumā, pārslimojot dažādus elpceļu vīrusus. Ir līdzīgas klīniskās pazīmes ar apgrūtinātu elpošanu, klepu, gļotu uzkrāšanos elpceļos, gan cilvēkiem, gan zirgiem. Ja mēs skatāmies sīkāk uz pašiem elpceļiem, respektīvi zem mikroskopu šīm te izmaiņām, arī tās ir līdzīgas cilvēku astmai un zirgu astmai. Un līdzīgi ir arī atbilde uz ārstēšanu, respektīvi gan medikamenti, kas tiek doti, gan kā viņi iedarbojās un kā
slimie dzīvnieki un cilvēki atbild uz ārstēšanu. Respektīvi šīm slimībām cilvēku astmai un zirgu astmai ļoti daudz līdzības. Tā ir, šo terminu sāk lietot arī tāpēc, ka to ļoti labi saprot lielākā daļa cilvēku, jo, ja mēs paskatāmies apkārt, mums lielākajai daļai vai, cerams, paši nav slimi, bet ir kāds, kurš šo slimību slimo, ir bērni, diemžēl daudzi, kam ir to novēro, un tāpēc to arī labāk saprot, ja tā skar zirgu. Tas ir kaut kas dzirdēts un redzēts. Un arī no ārstu viedokļa, no tādas savstarpējās sadarbības ir šis termins vieglāk tulkojās, nekā, ja mēs, piemēram, mēģinām iztulkot vārdu dusulis. Tas nozīmē, ka būtībā visas šie termini – dusulis, baušļaks, emfizēma, COPD, HOPS, hroniska obstruktīva plaušu slimība – viņi visi tiek apzīmēti ar vienu slimības nosaukumu zirgu astma. Bet šī zirgu astma, lai tomēr nedaudz sarežģītu, iedalās vieglā, vidējā un smagā formā. Kas ir zirgu astma? Es atvainojos. Zirgu astma tā ir pirmkārt hroniska slimība. Tā ir, par astmu mēs runājam, ja tā ir apmēram ilgāk par mēnesi, 2-3. Viņai raksturīgs ir klepus, apgrūtināta elpošana un pārmērīga šī gļota izdalīšanās elpceļos. Un kā rezultātā ir arī slodzes neizturība. Bet cēlonis, kas rada šo apgrūtināto elpošanu, šo gļotu izdarīšanu, ir tas, ka bronhiem izveidojās tāda kā pārspīlēta reakcija, saskaroties ar organiskas izcelsmes alergēniem. Ar organiskas izcelsmes alergēniem mēs saprotam, piemēram, sēnītes un baktērijas. Bet ko dara bronhi, kad viņiem ir šī pārspīlētā reakcija? Viņi kā atbilde pārmērīgi saraujās, un līdz ar to ir gaisa plūsmas obstrukcija, respektīvi paliek ļoti šaura eja, pa kuru plūst gaisām. Šie putekļi pārsvarā ir siena un pakaišu putekļi, un par tiem mēs vēl runāsim drusku vēlāk. Jāpiemina ir, ka ir arī otra astmas forma, kas ir saistīta ar zirgiem ganībās, kur zirgiem ir tieši pretēji alerģijas uz ārā apkārtējās vides ierosinātājiem. Ko nozīmē viegla, vidēja vai smaga astma? Tad smaga astma ir tā, ko mēs visi līdz šim esam sapratuši ar šiem vārdiem dusulis, kas skar apmēram 15 līdz 20% zirgu mērena klimata valstīs, man liekas ļoti liels skaits. Bet vēl lielāks skaits skar vieglas formas, lielāku skaitu zirgu skar šī vieglā forma, kas ir konstatēta līdz pat 85% zirgu dažādās populācijās. Ko nozīmē vieglas un smagas pakāpes? Vieglas pakāpes astma ir vairāk raksturīga jauniem zirgiem. Tā ir slimība, kuru mēs praktiski nenovērojam miera stāvoklī. Tās sūdzības var būt dažādas, bet sākot ar tikai klepu, vai pareizāk sākot ar tikai slodzes neizturību līdz klepumu pie slodzes, bet miera stāvoklī šie zirgi ir pilnīgi normāli, viņi neklepo, viņiem nav apgrūtināta elpošana, viņiem nav izdalījuma no deguna. Un savukārt, un to biežāk novēro jauniem zirgiem. Savukārt, smagas pakāpes astma ir parasti vecākiem zirgiem, un par vidēju vai smagas pakāpes astmu mēs runājam tad, ja zirgam pazīmes novēro miera stāvoklī.
Respektīvi, mēs miera stāvoklī zirgam atrodoties boksā, varam dzirdēt klapu, varam redzēt apgrūtinātu elpošanu, dažkārt pat var redzēt šos te izdalījumus no deguna. Tad mēs, ja šīs pazīmes, tad mēs sakam, ka zirgam ir vidēja vai smaga pakāpe. Šīs pazīmes arī attiecīgi, teiksim, vidējai astmai viņas ir nedaudz vieglākas, varbūt, piemēram, pie vidējas astmas mēs varētu pieskaitīt zirgu, kuram ir boksā nenovēro apgrūtinātu elpošanu, bet viņš klepo boksā. Tas būtu vidējas pakāpes, bet zirgs, kurš stāv un elpo, kā iepriekš parādītajā video, tā viennozīmīgi ir smagas pakāpes astma. Ir domājams, ka pie vieglas pakāpes sākotnēji šai slimības attīstībā ir vairāk iesaistīti infekcijos aģenti, respektīvi šī te vieglās pakāpes astma ir biežāk sākās saistībā, piemēram, ar virusālu infekciju. Zirgi pārslimo vīrusu, kuru viņi varbūt pat pārslimo ļoti vieglā formā, bet viņiem attīstās šī te jutība pret organiskajiem putekļiem. Un savukārt smagas astmas attīstībā tie lielākoties viņi arī sākās kā alerģija, kā reakcija uz putekļiem. Zirgi var pāriet no vienas formas otrā, gan no vieglas, vidējā un smagā astmā, gan atpakaļ. Reti gan viņi no pavisam smagas pārietu vieglā, bet arī tas ir iespējams. Bet tas nav obligāti. Nav tā, ka visi zirgi, kam ir viegla astma, kādreiz būs smaga, ja? Vai arī nav arī teikts, ka ja viņam ir viegla, ka viņam nekad nepāries smagā. Un arī smagas pakāpes astma, ja viņi neārstēs, viņi visdrīzāk paliks smaga, bet lielākoties zirgus ārstējot, izdarot visu nepieciešamo, viņi arī no smagas pakāpes pāries noteikti vidējā pakāpē, un viņi pat var pāriet arī šajā vieglas pakāpes astmā. Klīniskās pazīmes, ko mēs pieskaitām pie, varbūt sākusim ar vieglu astmu, jo tas ir tas sarežģītākais, ka ja mums galvā ir visu laiku zirgs, kurš smagi elpo un klepo, un to mēs saprotam ar astmu, tad pie šo te vieglās astmas pazīmes var arī būt tikai slodzes neizturība vai sliktāks sniegums sacensībā, respektīvi, kas izpaužās kā to, ka zirgi ātrāk nogurst pie slodzes, bet viņi var pat neklepot. Un viņiem var arī nebūt pat izdalījumi no deguna, bet vienkārši cilvēks, kas ikdienā ar zirgu nodarbojās, jūt, ka viņš piekūst pārāk ātri, vai viņam nav pietiekoši spēka, vai viņš neskrien tik ātri, cik liekas, ka viņš varētu. Pie vieglas pakāpes astmas arī viena no tādām biežākajām sūdzībām ir klepus pie slodzes, kurš ļoti bieži ir šis te klepus treniņa sākumā. Viņš sākot rikšot, viņš drusku paklapo. Un varbūt paralēls šim, protams, arī nāk, ja tas ir kaut kāds, teiksim, sporta zirgs, kad novēro arī to, ka jā, ka viņš arī sniegums nav tik labs, bet, teiksim, hobija zirgam mēs varbūt nejutīsim to, ka viņš, jo viņam vienkārši nav tik liela slodze, ka viņam pietrūks spēks, jo to, ko mēs daram, ar viņu pietiek, bet viņš katru reizi treniņu sākumā paklapo. Tad līdz teiksim, vidējai un smagai astmai nāk klāt šie te pārējie simptomi. Tie būs klepus, kas var būt gan boksā, gan ēdot, gan pie slodzes, gan izdalījumi no deguna, kas var būt arī tāpat gan vienkārši stāvot, gan pēc slodzes. Tā būs pātrināta elpošana. Ko mēs uzskatām par pātrinātu elpošanu, ir tad, ja zirgs elpo ātrāk nekā 16 reizes minūtē. Un tā var būt arī viena no pirmajām pazīmēm, ka zirgs elpo nedaudz ātrāk nekā būtu normāli.
apgrūtināta elpošana, ko mēs redzam gan pēc tā, ka zirgam izplešās nāsis, gan ilgstoši esot smagā stadijā viņiem parādās šī te dusuļa rieva uz vēdera, kas ir patiesībā no tā, ka visu laiku pie izelpas tiek pastiprināti darbojās šie te vēdera sienas muskulatūra, un viņi izveido tādu rievu. Šis būtu piemērs ar smagu asmu, viņiem var uznākt šādas lēkmes, kad viņi klepo un viņiem ir apgrūtināta elpošana. Liekas, ka viņiem ir kaut kas iegājis, varbūt kaklā, bet tā ir vienkārši smagas asmas, klepus raksturīgs smagai asmai. Un tad varbūt viens piemērs par to, ka klepus var būt arī slimības pirmā pazīme, un tam vajag pievērst uzmanību, ja zirgs klepo. Šis bija 7 gadus vecs trīscīņas zirgs, piedalās joprojām starptautiskās sacensībās, un viņš ir augsta līmeņa sporta zirgs, viņš iet diezgan lielā slodzē. Viņa sūdzības bija tādas, ka viņam bija klepus slodzes laikā diezgan izteikti sākumā, un pēc tam veicot šos te maršrutus viņam vēlāk klepus nebija, bet jātniekam bija sajūta, ka tas zirgs varētu izdarīt labāk, ka viņš neskrien maksimālā ātrumā. Un šīs pazīmes novēroja apmēram pusgadu, viņam nebija neizdalījuma no deguna, ne miera stāvoklī kādas izmaiņas. Un arī viņš teica, ja teiksim, tas būtu vienkāršs treniņš ikdienā, tad viņš nejūt to, ka viņam pietrūk spēks, vai viņš nedara maksimālo, bet tieši pie šīs te sacensībās, ka zirgs varētu labāk. Un veicot šim zirgam izmeklējumus, tad arī mēs nedzirdam ne patoloģiskus izmaiņas trokšņus plaušās, bet toties endoskopiski konstatē nedaudz palielinātus izdalījumu daudzumu trahejā, bet arī ļoti minimāli. Un tikai paņemot paraugus no gan trahejas, gan no dziļākiem, mazākiem elpceļiem, no bronhiem noskalojumu, konstatē iekaisumu un papildus konstatē arī bakteriālu infekciju. Respektīvi, šajā gadījumā zirgam tika uzsākta atbilstoša ārstēšana, un pēc kā viņam klīniskās pazīmes pazuda, tālāk viņam tiek nodrošināts optimāli vides apstākļi, un šobrīd sūdzības nav. Zirgus ar astmu var izmeklēt gan staļļa apstākļos, gan klīnikas. Kas ir tās lietas, ko un kāpēc izmeklē? Jo pirmkārt, šī izmeklēšana dod iespēju noteikt tiešām precīzi diagnozi. Vai tiešām tā ir astma? Otrkārt, vai tur ir sekundāri kādas baktērijas atrodams vai sēnītes, jo tas varētu mainīt ārstēšanas plānu. Otrkārt, izmeklēšana ir nepieciešama tāpēc, lai mēs izslēgtu citas saslimšanas. Kā viens no tādiem piemēriem, kad ja izmeklējot zirgu veicot endoskopiju, vienmēr izmeklē arī gaisa maisu, lai noteiktu, ka paralēli, ka varbūt klepus cēlons un varbūt šo te klīnisko pazīmi cēlons var būt arī, teiksim, gaisa maisu infekcijas. Un, protams, ka šī precīzā diagnoze dod iespēju piemērot optimāli vispār ārstēšanas plānu. Kas pieder pie izmeklēšanas? Tās ir asins analīzes. Asins analīzes ir zirgiem ar astmu nenovēro izmaiņas, nav sistēmiski zirgiem neparādās iekaisums. Dažkārt viņiem novēro anēmiju, kas ir saistīts ar
ar to, ka ir kāds hronisks process, ir hroniski organisms nespēja ražot tik daudz eritrocītus, un tāpēc novēro to skaita samazinājumu. Bet savukārt, ja mēs zirgam, kuram mums ir aizdoms par astmu, konstatēsim, kad asins analīzēs ir iekaisuma aina, kad zirgam ir iekaisums, tad mēs domāsim par to, ka tā nav astma, ka tā ir cita slimība. Elpceļa endoskopija, atkal, lai novērtētu to, vai nav augšējo elpceļu saslimšana, un novērtējam gļotu izdalījumu trahejā, respektīvi izdalījumu daudzumu trahejā. Tad ir tādi divi veidi izmeklējumi, kas viens ir trahejas noskalojums, kur mēs ņemam paraugu no trahejas, ir nosacīti no augšējiem elpceļiem. Šo noskalojums ir vairāk informatīvs par to, kādas baktērijas sēnītes dzīvo elpceļos, vai viņas tur ir vai nav. Šo paraugu izmanto baktēriju sēnīšu izolēšanai. Un savukārt ir otrs paraugu veids ir bronhoalveolārais noskalojums, ko ņem no apakšējiem elpceļiem, tad no mazajiem bronhiem un alveolām, kurš vairāk nodara tā saucamai citoloģiskai izmeklēšanai. Un citoloģiska izmeklēšana ir tā, kad skatās, kāda veida šūnas ir šajā paraugā. Šeit attēlā tie violetie ir neitrofīli. Kāpēc viņi tur ir parādās, ir ielikti, jo tieši neitrofīli leikocīti ir tās iekaisuma šūnas, ko visvairāk redz zirgiem pie astmas. Un atkal, ja mēs redzam šajā paraugā citu šūnu palielināšanos, citu šūnu sastāvu, mēs varam konstatēt kādu citu saslimšanu. Viena no slimībām, kas arī ir ar hronisku norisi un kas var līdzskatīties klīniski līdzīgi kā viegla astma, ir zirgiem asiņu slodzes izraisītā asiņošana plaušās, kas varbūt ir redzēt zirgi, kam ir tek asins pa degunu pēc lielas slodzes, bet bieži šī slimība izpaužās vienkārši kā klepus pie slodzes, un nemaz mēs neredzam, ka izdalās asinis, bet patiesībā plaušās kaut kādas vieglas pakāpes, vai pat nevienmēr vieglas pakāpes, bet ir šī te asiņošana, un to mēs varam konstatēt tieši ņemot bronhoalveolāro noskalojumu. Un tad ir tādas diagnostikas metode, ko var izmantot, ir ultrasonogrāfija. Atkal tā pie astmas mēs nekādas izmaiņas neredzēsim, bet ja ir aizdoms par kādu citu slimību, tad var veikt ultrasonogrāfiju. Viens no, slimībām, piemēram, kuram ultrasonogrāfiska izmeklēšana ir vairāk vajadzīga, tad, ja ir, piemēram, aizdoms uz tā saucamo transporta slimību, kas ir zirgiem pēc transportēšanas, kad ir krūšu dobumā, plēras dobumā krājās šķidrums, un tas ir tas, ko mēs redzam sonogrāfiski. Un visbeidzot ir ļoti retos gadījumos nepieciešama rengenoloģiska izmeklēšana. Praktiski tikai tad, ja ir aizdomas uz audzējiem, uz kādām retām saslimšanām. Kāpēc? Jo zirga plaušas rengenoloģiski ir ārkārtīgi grūti izmeklēt, jo zirgi ir ļoti lieli, plaušas ir lielas. Mēs varam taisīt attēlus tikai no sāniem. Ja jūs zināt, kāds ir vedis suni vai kaķi, tad parasti taisa viņam no augšas uz leju, cauri plaušām. Zirgam to izdarīt nav iespējams. Zirgam var tikai no sāniem šos te attēlus uzņemt. Un informācija tiešām, tas, ko tur var redzēt, ir tikai tad, ja ir kaut kādi audzēji, kas ir ļoti, ļoti, ļoti rēti. Šeit ir video no endoskopijas. Kā tas izskatās? Tad te ir tas, kas ir jau redzams ekrānā, tās ir degunējas. Kā jūs redzēsiet, viņas ir šauras. Mēs redzam tur tādus sekrēta pilienus. Šeit priekšā tā, kas tikko aizvērās, ir balsene. Zirgs nedaudz paceļ galvu uz leju, uz augšu un pazūda attēls. Ko novērtē balsenei, ir tas, lai viņa atverās un aizverās abas puses simetriski.
Ja šeit var redzēt nelielu asimetriju, tas ir saistīts ar to, ka zirgam ir iedotas sedācijas līdzekļi. Šeit priekšā tā ir atvere gaisa maisos, un tas metāla, kas tiek izvirzīts, ir tikai, lai varētu atvērt šo atveri. Tad un ieiet ar endoskopu gaisa maisi, tie var redzēt, kā pulsē, tās ir miega artērija, šeit pulsē, un tā ir tā, uz kuras visvairāk mīl dzīvot sēnītes, ja viņas tur iekļūst. Un tad ir caur balseni ieiet trahejā. Šeit ir nelielas asinspēdas, bet tas ir tāpēc, ka zirgam iepriekš tika paņemts paraugs pirms endoskopijas, un šeit var redzēt traheja un izdalījums trahejā. Tur tālāk viņi ir redzami vairāk. Šajā gadījumā endoskops netika ievadīts dziļāk, bet tas baltais, kas ir redzams, tie ir izdalījumi trahejā. Veselam izdalījumu daudzumu trahejā viņu varētu izdalīt, viņš tiek iedalīts klasēs no 1 līdz 5, kur 1 ir tīra traheja un 5 ir ļoti liels izdalījuma daudzums. Tad ja šādu daudzumu, kā var redzēt šajā, varētu teikt, ka tas ir 3 no 5, norma, vai pat 4 īstenībā, 4. pakāpe, normā zirgam var būt pirmā pakāpe, kad ir atsevišķi izdalījumi pilieni redzami. Tā būtu norma, īpaši, ja teiksim, taisa endoskopija zirgam pēc slodzes. Bet kopumā trahejai ir jābūt tīrai. Ko nozīmē izdalījumi trahejā? Tas nozīmē, ka viņi nāk no apakšējiem elpceļiem, jo tas nav trahejas iekaisums. Izdalījumi nāk no plaušām. Tas nozīmē, ka iekaisums ir plaušās. Es atvainojos. Ko darīt, ja zirgam ir astma? Un vienalga, vai tā būs viegla vai smaga slimība, bet pirmā un galvenā lieta ārstēšanā ir novērst saskarsmi ar apkārtējās vides faktoriem, kas to var izraisīt. Un ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka 80% to visas ārstēšanas ir apkārtējā vide, novērst jebkādu saskarsmi ar alergēniem, kas sākās ar barošanu un beidzās ar stalli. Un zirgiem ar vieglu un vidēju astmu tā var būt vienīgā ārstēšana, kas ir nepieciešama, jo viņiem novēršot šos saskarsmi, viņiem nevajag ļoti, ja to izdodās izdarīt, viņiem nevajag pat nekādu medikamentozu ārstēšanu. Un tas maksimālais rezultāts, ja, piemēram, ir zirgi, kurus ja viņš stāv stallī un viņam ir astma, tas vienkāršākais veids ir zirgu izlaist aplokā, ja viņu to var izdarīt, lai viņš tur dzīvo 24/7. Ir zirgi, kuriem jau nedēļas laikā, varbūt pat 2 dienu laikā paliks ievērojami labāk, bet skaitās, ka tāds maksimāls uzlabojums, ko var sasniegt ar šo vides menedžmentu, ir 3 mēnešu laikā. Tātad 3 mēneši ir tie, ko zirgam var dot, lai viņam normalizētos elpošana. Citādāk nedaudz ir šiem te zirgiem, kas nav daudz, bet kuriem ir ar ganībām saistītā astmas forma. Tie ir zirgi, kuri, diemžēl, nejūtās labi ārā. Viņi labāk jutīsies labos staļļa apstākļos. Tie ir sarežģīti menedžējumi zirgi, un varbūt, jā, tas ir drusku cits, tas viss iekaisums un klīniskās pazīmes un viss ir tāds pats, bet šiem zirgiem slikti paliek stāvot ārā. Bet tas viņu procents ir salīdzinoši ļoti maz. Lielākā daļai zirgu ir klasiska astma. Ko nozīmē novērst saskarsmi ar apkārtējās vides faktoriem?
Tātad vislielākais daudzums ir organisko putekļu ir pakaišos, salmu pakaišos un sienā. Salmos, tāpēc, kad salmu ir ļoti laba vide sēnīšu pelējumu augšanai, un ieteicams ir zirgiem ar alerģiju nomainīt šos pakaišus skaidu pakaišiem, jo kaut gan skaidas varbūt citreiz liekas, ka ir sīkas un putekļainas, bet skaidās ir tāda viela kā terpens, kas nāk no kokiem, respektīvi no kokiem šī viela nāk, kas ir kā tāds dabīgs antibakteriāls līdzeklis, un tāpēc viņās nemaz normāli nebūtu jāaug, jāveidojās ne sēnītēm, ne pelējumiem, un mēs arī praktiski neredzam, ka skaidās būtu augtu pelējums. Otrs lielākais alergēns ir siens. Zirgiem, skartajiem, slimajiem zirgiem būtu 100% jāizslēdz savs siens no viņu apkārtējās vides. Sākot ar, tas nozīmē, ka ne tikai stālī mēs neizbarojam sausu sienu, bet sausu sienu nevar izbarot arī aplokā, jo citreiz ir gadījumi, kad īpašnieks saka, jā, es vairs nedodu savu sienu, bet viņš tāpat klepo. Un tad izrādās, ka tas zirgam vakarā tiek iedots mērcēts sienas, bet visu dienu viņš stāv ārā aplokā ielicis spuru no siena rullī. Un nav brīnums, ka šiem zirgiem pazīmes nepāriet. Respektīvi, tam ir jābūt, alergēnam jābūt izslēgtam 100%. Jo vienmēr ir jāatcerās tas princips, ka organisms reaģē neadekvāti. Mums liekas, ka mēs esam lielāko daļu izslēguši, bet viņam pietiek ar mazumiņu, lai viņš izraisītu bronhu sašaurināšanos. Otrs, kā to var novērst šo te saskarsmi, ir pēc iespējas vairāk aploks, svaigs gaiss, un kur tad zirgs ir lielāku laika daļu prom no sienas, salmu, pakaišu putekļiem. Kāda ir alternatīva sausam sienam? Ir, varētu teikt, 3 vai 4 alternatīvas. Viena ir dot sienu, granulētu sienu. Šo metodu ļoti plaši izmanto daudzās Eiropas valstīs, ka šiem zirgiem dot tikai granulētu sienu. Otrs metode ir siena mērcēšana. Sienas, lai viņā samazinātos putekļi, ir jāmērcē 10 līdz 20 minūtes, bet ir noteikums, ka sienu mērcējot, viņš ir jāizbaro uzreiz. Šo mērcēto sienu nedrīkst glabāt. Nevar būt tā, ka viņi no rīta izmērcē, rīta un vakara porciju no rīta iedod, un viņš stāv izmērcēts visu dienu, jo tad viņā tieši pretēji sāks vairoties šīs baktērijas. Un viņš arī izžūst un paliek atkal putekļains. Var izmantot skāpsienu tiem zirgiem, kuriem nav citu veselības problēmu, dēļ kurām nevar dot skāpsienu. Un aizvien lielāku popularitāti īpaši sporta zirgu, bet arī visu zirgu vidū ir ieguvuši siena tvaicētāji, jo par siena tvaicētājiem ir ļoti daudz pētījumi, kas ir balstīti uz lielu daudzumu izmēģinājumu, kad šie tvaicētāji, kuros temperatūra sasniedz virs 100 grādus, baktērijas un pelējums un sēnītes samazinās par 99%. Tas ir diezgan ievērojami. Šiem tvaicētājiem plus tāds, ka viņi arī saglabā sienu uzturvērtību, respektīvi viņi nezaudē savu uzturvērtību sienas. Viņš kļūst garšīgāks, kas ir noderīgi tiem zirgiem, kam ir slikta apetīte. Viņš ir vieglāk sagramojams, kas ir savukārt svarīgi arī, ja ir kādas ar gramošanu saistītas problēmas. Šis siens ir arī, kā pasaka, mitrāks, ja, piemēram, zirgiem, kuriem ir problēma ar to, ka viņi maz dzer, viņam ir lielāka mitruma daudzums.
Šī nav Heigeina firmas reklāma, vienkārši patiešām nav daudz šo ražotāju, un, lai neteiktu, ka praktiski ir pasaulē 3 šo tvaicētāju ražotāji, no kuriem 2 nav atrodami, tāpēc ir jā, ar Heigeinu. Bet jā, tad siena tvaicētājs ir, ja ir iespēja, ārkārtīgi vērtīga lieta. Arī veseliem zirgiem profilaksē tas ir lielisks. Nāna, mums ir jautājums tieši par sienu. Jā. Vai pietiek, ka sienu tikai aplej ar ūdeni un tad izpurina? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo es negribu teikt, ka to ir bezjēdzīgi darīt, bet tas kaut ko dod, kaut kādu minimumu, bet praktiski tā doma ir tāda, ka tikai tad, kad siens ir iemērkts ūdenī tā, ka viņam pārklājās, pārklājas, ka viņš ir tiešām viss iemērkts ūdenī, tikai tad šie te putekļi kļūst mitri un viņš neput. Tāpēc ir šīs te ne tikai vienkārši apliet, bet ne tikai iemērkt, bet tieši šīs 10 minūtes ir tas laiks, kuram viņam ir jānoturās ūdenī, lai samazinātos putekļu daudzums. Un otrs jautājums, kas ir tieši par sienu, ir cik labi ir dot skāpsienu katru dienu? Ja zirgam nav, ja ir labas kvalitātes skāpsienas un zirgam nav skāpsienu nepanesība, kas ir grūtības viņu sagremot. Un arī, protams, pie noteikuma, ka pie skāpsienu ir jāpieradina pakāpeniski. Pakāpeniski tas ir plus mīnus 2 nedēļu laikā, bet jā, pie šiem noteikumiem zirgam var dot skāpsienu katru dienu. Un viņam var arī aizvietot sienu ar labas kvalitātes skāpsienu, ja viņam tas nerada veselības problēmas. Kas ir, vairāk domājot, ar gramošanas saistīts. Un vēl par sienu ir jautājums par cenu šiem siena tvaicētājiem. Laikam, kad to es nevarēšu lekcijas ietvaros, to var individuāli vēlāk, ja vienalga vai man atrakstīt vai sakontaktēt, tad es varu izstāstīt nedaudz, bet orientējoši viņiem ir dažādi izmēri, kas ir domāti no viena zirga, tad ir līdz 2 līdz 4 zirgiem izmērs, un tad lielais, ko parasti ir stalli, bet man tā cenu kategorija ir sākot no 1000 līdz 5000. Apmēram tas ir tāds ļoti aptuvens. Bet piemēram, tos mazos sienu tvaicētājus ļoti daudz izmantoja, ja braucat sacensībās, ļoti daudz var redzēt sacensībās, piemēram, paši tie mazākie ir gana ātri, viņās var ielikt viena zirga, vienu porciju vienā reizē, bet viņus savukārt var ļoti ērti vadāt līdzi, ja, piemēram, jums ir zirgs, kuram ir siena, kuram ir šī te astma, un viņu var ielikt pat vieglajā mašīnā un aizvest līdzi uz sacensībām. Un savukārt, ja, teiksim, vairāk ir tāds staļa lietošanai, tad tie parasti sametās vairāk īpašnieki un vai vairāk īpašnieki vai pat viss stalls un lieto lielos tvaicētājus. Katrā ziņā ņemot vērā to, cik izmaksā zirga ārstēšana, tad, kad viņam jau ir slimība, tas ieguldījums sienu tvaicētājs, es domāju, ka atmaksājās. Tad turpinot par pašu to apkārtējās vides menedžmentu, tad jā, pirmkārt sienas salmi. Pats stallis ventilācija, ir jābūt labai ventilācijai, un viens no tādiem labiem rādītājiem, ka nav ventilācija, ir zirnekļu tīkli. Kāpēc? Jo zirnekļi veido tīklus tur, kur nav gaisa kustība. Tad, ja mēs redzam zirnekļu tīklus, mēs zinām, ka ventilācija šeit nav. Pelējums uz sienām ir tas, kas satura ārkārtīgi daudz. Tas ir zirgām
alergēns numur 1, īpaši daudz parasti pelēm var redzēt, tad, ja, piemēram, tur, kur glabājās siens, tas nedrīkstētu būt. Tas nozīmē, ka nav laba ventilācija, nav tīrība. Kāpēc šajā bildē ir zirgi ar sienu, ko es gribu pateikt, ka turēt siena rulli stallī ir slepkavība zirga plaušām, jo mēs varam vienam zirgam tvaicēt, mērcēt, dot granulētu barību, bet tad, kad šo rulli dala, putekļu mākonis, kas izplatās, iznīcina visu darbu, un tas tiešām ir tas, kas jābūt staļu menedžmentam tā, ka zirgam nestāv siens stallī. Siens ir jādala ārpusē. Vēl viena kļūda, ko bieži dara, kas būtu jādomā par to, kā arī ne tikai tas attiecās slimiem zirgiem, bet arī veseliem, kā profilaks ir šī staļu slaucīšana. Tīrība ir ļoti laba lieta. Stallis ir jāslauka, par to nav šaubu, bet praktiski būtu jādomā, kā to darīt laikā, kad tur neatrodās zirgi. Vai šī te grīda jālaist, lai neveidotos putekļa mākonis, jo pavisam vienkārši nostājieties tur, kur stāv zirgs tajā mirklī, kad slauka, jo parasti slaucītājs ir otrā pusē slotai un putekļi iet uz priekšu, bet nostājieties zirga pusē. Un tad uzreiz var saprast, kas notiek zirgam, ar ko ir jātiek galā viņa elpceļiem, lai izelpotu un šie putekļi nepaliktu plaušās. Vēl viens tāds nians ir šie te segumi boksos, kas gumijas segums boksos ir labs, bet pie noteikuma, kad viņi tiek ievērot arī higiēna, jo starp šo te gumiju un zem gumijām parasti sakrājās urīns, amonjaks, tā ir ļoti laba vide atkal visādām baktērijām, var izraisīt daudz alerģijas. Gumijas ir regulāri jāceļ zem viņām, jātīra, jāmazgā. Citādāk labāk tad jau ir bez gumijām, nekā tad, ja nav iespēja ievērot šo te principus. Kad pavisam īsti, laikam, laiks nedaudz patērēts, bet tad 80% ir visa profilaks un apkārtējā vide, bet bieži ir tomēr jau īpaši smagie gadījumi, arī vidēji smagie, kuriem ir nepieciešama arī ārstēšana. Un astma ir iekaisuma slimība. Jā, tas ir alerģisks, tas ir reakcija uz organiskiem putekļiem, bet veidojās elpceļos, apakšējos elpceļos iekaisums. Un tas ir tas, kas ir mūsu ārstēšanas mērķis ar zālēm, ir novērst šo iekaisumu. Un kā, daudz jau droši vien ir kaut kur dzirdējuši, saskāršies, kāpēc izmanto kortikosteroīdus, jo kortikosteroīdi ir tie, kas var mazināt šo iekaisumu, un viņi var novērst arī organisma atbildes reakciju. Un tos izmanto arī cilvēkiem, tieši tāpatās ir cilvēkiem pie astmas ārstē ar kortikosteroīdiem, ja ir nepieciešama sistemātiska ārstēšana. Ko nozīmē tos, ka viņus var dot sistēmiski vai inhalāciju veidā? Sistēmiski mēs saucam tad, kad zāles tiek ievadītas vēnā vai muskulī vai dotas caur muti, bet viņas nonāk visā organismā. Otrs veids ir inhalācija veidā. Inhalācijas ir gan šie te inhalātori, kā var redzēt, varbūt tajā augšā attēlā, kas ierīces, kurā pūšamie, gan tie var būt inhalācijas ar šķidrām vielām, zālēm, caur masku, kas, ko tas dod, ir tas, ka šīs zāles nenonāk tik daudz sistēmiski, un viņas lielākoties nonāk plaušās. Kāpēc tas ir it kā labāks veids no zirga viedokļa, jo kortikosteroīdiem ir blaknes,
Un tās blaknes ir tās, ka viņi nomāca imūnsistēmas darbību, un ja tiek nomākta imūnsistēmas darbība, tad ir lielāka iespēja attīstīties tām pašām sēnītēm, ja viņas tur elpceļos ir, viņas var daudz labāk pie nomāktas imūnsistēmas vairoties. Zirgi paliek uzņēmīgāk pret infekcijām, lietojot ilgstošus kortikosteroīdus. Savukārt šīs blaknes ir praktiski minimāls, lietojot viņas inhalāciju veidā. Otrs mīnus kortikosteroīdiem ir tas, kas ir laikam lielākais bieds, ir tas, ka zirgiem lietojot kortikosteroīdus pastāv risks, ka viņiem var sākties laminīts, kas īpaši apdraud tos zirgus, kuriem, ja, protams, ir bijis laminīts vai kur ir aptaukojušies, šie zirgi ir lielāka riska grupā, un tāpēc tiem ir tās vairāk iesakām inhalāciju veidā. Mīnus inhalācijām ir tās, ka tas prasa šīs gan ierīces inhalēšanai, gan arī, ja var iespējams paši medikamenti ir dārgāki. Kopumā tas process inhalācijas ir dārgāks, bet, teiksim, ja mēs ir iespēja atkal un ir zirgs, kuram ir astma, kuram vajag regulāri kaut kādu profilaksiju vai uzlabot, tad, protams, inhalācijas ilgtermiņā ir zirgam labāk. Tas ir tieši iekaisuma mazināšanai. Kad lieto bronhodilatātors, tās ir zāles, kas atbrīvo bronhus, noņem bronhu spazmas, un tas ir nepieciešams, respektīvi, ja mēs zinām, ka pie šīs kas notiek pie astmas, ka pirmais ir sašaurinās bronhi, netiek gaiss, un šīs zāles atbrīvo to muskulatūru, kas ir ar bronhiem, un atlaižās bronhu spazmas, un zirgam ir vieglāk elpot. Tāpēc arī tos var, piemēram, izmantot kā tādu pirmo palīdzību, ja zirgam pēkšņi paliek slikti, vai vienkārši viņam ir slikti, var viņam vispirms sākt ar bronhodilatātoriem, lai viņiem paliek vieglāk elpot. Tad, jā, citas zāles ir šie dažkārt nepieciešami krēpas šķīdinošie, lai sašķidrinātu saturu, lai būtu vieglāk viņu izklapot. Ir vēl citas terapijas, ko ne tikai ar zālēm, ir gan piedevas elpošanas ceļiem, gan inhalācijas ar dažādiem dabīgām antibakteriālām vielām, ko izmanto gan cilvēku medicīnā, gan zirgu. Sākot ar vienkārši fizioloģisko šķidrumu, kas ir tas, ko mēs zinām, ko laiž vēnā pie sistēmām, kurš mitrina un līdz ar to palīdz elpceļiem labāk attīrīties. Ir esenciālo eļļu maisījumi, kas satur dažādas eļļas, kurām ir pierādīta ietekme uz elpošanas ceļu imunitāti. Ir sudraba helāta preparāti, kas arī tiek izmantot cilvēku medicīnā, īpaši pie sēnīšu infekcijām, kas sudrabs ir kā dabīgs šis antibakteriālais līdzeklis. Kurkumīna preparāti, kurkuma ir no ķīniešu medicīnas, ko mēs zinām kā garšvielu, kas ir ļoti, gan ir antibakteriāls, antifungāls, antivirusāls, pretiekaisuma īpašības. Jā, tad ir vēl citas terapijas, kā piemēram hiposensitizācijas, kas ir alergēna terapija, kad nosaka pret kaut kāds atsevišķs alergēns un var izveidot zirgam zāles pret alerģiju, kas nevienmēr ir efektīvs, bet dažos gadījumos palīdz. Un, tā kā neliels kopsavilkums par šo lekciju, tad kas būtu galvenais, ir, ka veseli zirgi neklepo. Zirgs klepo, atkārtot klepo, visdrīzāk tā ir kāda saslimšana. Un ka šīs saslimšanas lielākoties klepus cēloņi var būt gan infekciozi, gan neinfekciozi, vienkāršāk varbūt saprotam alerģiski. Astma ir tā pati slimība, kas bija zinām agrāk kā dusulas emfizēma, baušļaks, un tā ir būtībā, praktiski varētu teikt tā, jebkuru hronisku elpceļu saslimšanu mēs saucam par astmu, un kas galvenokārt rodās no
saskarsmes ar organiskas izcelsmes alergēniem, kas galvenokārt ir sienu un salmu putekļos. Un šī apkārtējās vides apstākļu uzlabošana ir lielākā daļa no astmas ārstēšanas un arī profilakses. Paldies par uzmanību, un ja vēl ir kādi jautājumi. Tas ir jautājumi. Viens jautājums ir, kā ar mikotoksīnu ķērājiem, vai tas tiešām palīdz, vai tas arī ir mārketinga triks? Es domāju, ka tas kaut kādā mērā palīdz, bet man nav pašai pieredzes ar viņiem. Ir daži pētījumi, kur tie rezultāti rādīja, ka viņiem ir tiešām reāli iedarbība, ka viņi samazina. Jā. Un vēl ir jautājumi par izmaksām. Kādas izmaksas ir asins analīzēm un minētajiem endoskopija, ultrasonogrāfija, lai tās izmeklēšanas veikt, ar kādām summām jārēķinās? Ja tas attiecās jautājums tā kā vairāk ar domu, pārsvarā tās ir lietas, ko dara vairāk klīnikā, orientējoši. Kopumā mums ir arī pilns cenrādes Lauksaimniecības universitātes šīs te veterinārās klīnikas mājaslapā, bet parasti šāda te elpošanas slimību diagnostika ieskaitot to, ka tur ir laboratorijas izmeklējumi, jo parasti ir nepieciešams šīs te bakterioloģijas, ir ap 200 eiro. Ja tas ir kaut kādi vairāki papildus izmeklējumi, tad tas varētu būt vairāk. Bet, ja ir kaut kāda precīzāk grib zināt, var apskatīties mājaslapā vai var zvanīt uz Zirgu klīnikas reģistratūru, darba laika administrators var precīzāk informāciju par šiem jautājumiem sniegt. Tad ir jautājums, vai gripas poti palīdz hroniskam astmātiķim? Nē, viņa nepalīdz. Viņa pasargās viņu no gripas, papildus inficēšanās ar gripu, bet pret astmu viņa nepalīdzēs. Vai zirga astmu var pilnībā izārstēt? Ir tā, ka zirgam šī te iekaisuma rezultātā ir hroniska iekaisuma rezultātā elpceļos veidojās neatgriezeniskas izmaiņas, respektīvi palielinās šie te muskuļi, no to sauc zinātniski par muskuļu hiperplāziju, bet kā tas tā vienkāršā valodā izskatās, ka viņi paliek, jo viņi tik bieži sarauj tos bronkus, ka viņi paliek, viņi vairāk strādā, viņi paliek lielāki. Ja. Un agrāk uzskatīja, ka tas notiek tikai pie vidējas vai smagas astmas, bet tagad ir atklāts, ka diemžēl šīs te izmaiņas, tur ir arī citas, ja, bet kas ir arī pie vieglas astmas. Un tas ir tas, ko praktiski nevar līdz galam atgriezt, jo tās ir paliekošas. Bet šeit varbūt es varu vēl piebilst, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šo ārstēšanu veikt, jo ātrāk viņu uzsāk, ja mēs samazinam iekaisumu, tad šīs izmaiņas neturpina attīstīties. Jo mēs varbūt klīniski neredzam, ka tam zirgam paliktu stiprāks klepus, bet viņš varbūt nemainīgs ir mēnešu gadu garumā, bet jārēķinās ar to, ka elpceļos ir visu laiku iekaisums un ka viņš veicina šo te neatgriezenisko izmaiņu attīstīšanos. Un otra lieta ir tā, ka to mēs nevaram izārstēt. Un otrs lieta ir šī te jutība. Ja, piemēram, varbūt pie vieglas astmas varētu teikt, ka viņu var tiešām samazināt, bet, teiksim, pie smagas astmas mēs varam panākt to, ka tas zirgs ļoti labi elpo, ka viņš neklapo, ka viņš ir praktiski absolūti vesels, bet pie noteikuma, ka viņš nesaskarās ar alergēniem. Jo mēs nevaram izmainīt to imūnsistēmas atbildes reakciju vairāk. Tikko viņa saskarsies ar to, kas viņai izraisa
viņam atkal parādīsies klīniskās pazīmes. Tad ir jautājums par skāpsienu. Kā saprast, ka skāpsienas nav piemērots un kas ir tās tipiskākās radītās gremošanas problēmas? Un kā tās atpazīt? Skāpsienam viņš ir, pirmkārt arī skāpsienam jābūt labas kvalitātes, viņš nedrīkst būt redzamiem bojājumiem. Un viņš nedrīkst galvenokārt būt par skābu, viņš nedrīkst būt gatavots kā tā, kā viņš tiek gatavots priekš govīm, zirgiem viņu gatavo sausāku. Un tās gremošanas problēmas ir sākot ar to, ka zirgi ir uzpūtušies, ko dzirdēt, ka viņam vairāk gāzes izdalās, līdz kolikām. Un, ir zirgi, kuriem vienkārši ir kolika ēdot skāpsienu. Tad ir jautājums, vai ir pieredze ar bakteriofāgiem un norādīts links? Varbūt, ka šo jautājumu var man, es personīgi apskatīšos, kas ir ar to domāts. Un tad ir vēl jautājums, vai zirgam, kuram ir astma, ir labi iet vidējā slodzē, vai tas palīdz, piemēram, attīrīties no krēpām? Jā, es neatbildēju šis jautājums, man tika uzdots arī pirms semināras lekcijas laikā neatbildēju, ka neizstāstīja par, tas ir daļa no ārstēšanas par slodzi. Šie zirgi nav aizliegta slodze. Pie vieglas astmas vispār nav slodzes ierobežojumi. Pie vidējas smagas astmas ir vienmēr jāsako līdzi tam zirgam. Ja zirgam ir smagi, viņš stāv, viņš nevar pelpot, tad nevajag viņu spiest izdarīt kā vairāk, kā viņš var. Bet, ja jūt, ka viņš labprāt skrien, ka viņš labprāt ir gatavs rikšot, lēkšot, viennozīmīgi slodze ir vajadzīga, vajag ņemt vērā to, ka viņu vajag soļot pa vidam, lai viņš atkal atelpojās, lai viņam ir elpa. Un ja vien nav tā, ka, protams, ja jūs jūtat, ka zirgs apstājās, viņam ir platas nāses un viņš nevar paskriet, tad nē, bet visos citos gadījumos, jā. Zirgus var likt slodzē. Vai ir vēl jautājumi, jo uzrakstīti jautājumi šobrīd nav? Ja mums jautājumu vairāk nav, tad mēs sakam paldies lektorai. Nē, ir replika, ka liels paldies, ka ļoti noderīgi. Nav par ko. Tad sakam paldies lektorai. Nosūtīsim jums lekcijas ierakstu savai lietošanai, noskatīties pēc lekcijas visdrīzāk rīt. Un prezentāciju mēs vienojoties ar lektori arī izsūtīsim. Un tad jautājumi, kas ir privāti tieši lektorai, tad sazināties individuāli pēc materiāla saņemšanas. Jā, tieši, ja tie jautājumi par bakteriju, varbūt vēl kāds jautājums, var droši sūtīt uz e-pastu, un es mēģināšu atbildēt. Labi. Paldies. Paldies jums par dalību un uz tikšanos. Visu labu.